Labdien visiem! Šodien mēs esam Salaca, D-zona. Ūdens līmenis ir diezgan labs, 0,73 metri. Tā, pajadām mēs makšķējām kā pusstundu jau, bet pajadām nekā. Un jā, cerēsim kādu lasi, taimiņu noķert un neasaks. Tā iesāks ar šitādu šūpiņu, 18 gramīgu. Tā jau upe baigi labi izsās šodien, baigi smuki. D-zona. Tā, pirmais metiens. Tagad kāda pusotru stundu pagaidām vēl nekā nav, vai stundu, kaut kas tāds. Bet nekas, vēl visu dienu priekšā. Pagājušo gadu, kad mēs bijām tieši 1. aprīlī zonā, tad bija baigi laba diena, un arī bija videos uztaisīja, ka 6 taimiņi pa dienu. D-zona, man liekas, kaut kas man teica, kad ir vairāk klaša zona ar lielajām mamām un tā. Protams, mēģināsim kādu šodien noķert. Cerams, viņu noķersim. Pagaidām nekā, bet nekas jau jāmāc. Varbūt ierakstīt kāds komentārās, cik jums D-zonā ir lielākās zivs bijusi. Vienkārši interesē, kas tur notiek. Jo pārsvarā jau visi liek tā A-zona vai B-zona. D-zona baigi maz liek iekšā, kāds foto vai video. Tāpēc ierakstat, jā, padalieties. Jā! Skaisti. Tieši runāja. Vēl bišķi tiešāk jāstāj. Jā. Es nofilmēju, ka arī paņēma. Laba. Ir zivs. Tieši teica, lai kāds ieraksta. Tieši tās kā man nebija zivs. Lūdzu. Grūti dabūs. Dabūt, jā. Jāpiet uz priekšu, kur tur ne. Bet viņš jau te jau ir tūlīt jau. Te jau nav tik liels. Es paņēmu. Es tikai jūtu sopu, es paņēmu. Turu. Un pum, pum. O, jā. Jā. Oj. Tas mūlē kā baigi cieti. Nē, iet vist. Man paiet līdz tevi.
Nu nemēģini iekrist tagad to. Opa. Viņi jau man pie šejienes vēl plīt. Man pavilkt viņu līdz teviņu kaut kur. Smuki. O, jā. Tur jāiet uz priekšu ir. Tur, ne? Labi. Tas taču ir Lāša vamma. Ir zeme tur. Jā. Jā. Es šito izbaudu, ticamāk. Es saku, tur metrs ir. Jā. Ak, Dievs! Noflavēšu tā. Viņi ir kārtīgi ieķersies. Ai, man roka nogad labāk. Re, kur ir. Jā, man nekad nav noguras roka no zivs. Labais bīcītis sāp. Kā roka nogura. Nav labi. Neiet labi viss. Roka nogurst. Es turu. Atkal. Es sāku tagad. Ir? O, pagaid, es dolikšu kādu. Ei, tu dod! Tā. Kā tev palīdzēt? Ņem viņu ārā, pa zemi baigi viņi nevājā, ja? Smuki tā. Ak, Dievs! Rīdīgs saspied roku, šito roku. Ak, Dievs! Kas ir tas? Ak, Dievs! Ak, Dievs! Tāds zivs Latvijā pastāv. Paņem lodziņu, man ļoti roka ir noguras. Ojejej, šitāda. Es biju attaisījis volu. Nolaiz tev kādu. Opa. Wow, šits. Es te nekaušu, lai tur baigi maz maliņu. Izcās, ka dzīvotāji būs. Jā. Labā! Būs laikam video jātaisa. Padot roku. Pirmais lasis dzīvē. Tā, tikko noķērām metrs plus lasi, Lašu mammu. Emocijas vienkārši kaut kas neticams. Tā ir pagaidām lielākā zivs manā dzīvē. Un jā, mēs aizbrauksim mājās, paņemsim, nomērīsim, mēs viņu nofčējam pret kātu un tad mums vienkārši mērlēm līdz mājās nomērīsim kātu, nofčējam, kur viņi ir. Un jā, turpinām makšstrādi. Baigi labi. D-zona. Rulē.
mēs mazākuši līdz šai vietai. Mainījām vietiņas, lai varētu vēl kaut ko noķert. Tā, pulkstens tuvojas 3. Es joprojām turpinu metēt šito šūpiņu. Copas vairāk mums nav bijušas, kontakti nav bijuši, bet ir viena skaists zivs, kas ir labi. Mēģināsim, turpināsim, lai kaut ko vēl noķert. Skatīsimies, kā būs. Tā, paldies, ka nosījāt šodienas video. Šī bija Sālace, 2025. gads, 1. marts un skaists lasis. Cerams, ka patika, uzspied laiku un tiekamies jau nākamajā video, kas gan jau arī būs laši. Tā, čau!